Labvakar! Raidījuma Runā Latgales studijā šoreiz runāsim par izglītības tēmu. Pie mums viesojas Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Labvakar! Labvakar! Un Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktors Alberts Vucāns. Labvakar! Labvakar! Raidījums notiek tiešraidē, tāpēc arī jums, skatītāji, ir iespēja uzdot kungiem sevi interesējošus jautājumus. Zvanot pa tālruni 646 22 vai rakstot uz e-pastu lrt.ziņas@lrtv.lv. No nākamā mācību semestra Preiļu novadā būs izmaiņas izglītības iestāžu tīklā. Proti viens no šiem jaunumiem Preiļu arotskola kļūs par filiāli kādai Rīgas skolai. Kāpēc šāds jaunums un kas tad īsti mainīsies? Šeit uzreiz būtu jāsaka un jānomierina visi prāti, kas pēc tāda ievada domās, kaut kas ir spēcīgi mainījies, tad jāsaka, šajā gadījumā tiešām pārmaiņas tiek virzītas uz skolas saglabāšanu un attīstību. Ja? Šobrīd Preiļu arotskola, tā ir sastāvdaļa profesionālas izglītības iestādē, ko mēs saucam kā Viduslatgales profesionāla izglītības iestāde, un Preiļi ir kā izglītības programmu īstenošanas vieta. Ja? Tā kā valstī notiek profesionālās izglītības tīkla sakārtošana, tad neizbēgami arī šī sakārtošana izmaiņas skar arī mūs. Un mēs redzam, ka ja Viduslatgales profesionāla izglītības iestāde kā tāda varbūt perspektīvā nav īpaši stabils veidojums, jo tā sastāv no 4 iestādēm, kas atrodas diezgan tālu viena no otras, tad mums ir jādomā kopīgi ar ministriju, ar pašvaldību, kā mēs dzīvojam tālāk. Un tā kā valstī iet virzība uz to, lai attīstītu tā saucamos kompetences centrus profesionālā izglītībā, tad viena no iespējām bija Preiļiem perspektīvā plānot, un pašvaldība arī to variantu atbalstīja, kļūt par filiāli. Un šajā gadījumā mēs kļūsim par filiāli jau no 1. septembra Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumam. Jāsaka, šī skola ir valsts SIA, tā ir diezgan plašas iespējas, un šīs programmas, ko šobrīd realizē Preiļos, ir radniecīgas ar to, ko dara arī Rīgā. Tad mums ir gan frizieri, gan skaistumkopšanas pakalpojumi, gan ēdināšana, un te mēs redzam arī to, kā arī Rīgas šī skola ir ieinteresēta, lai viņiem Latgalē būtu spēcīgs sadarbības partneris, kā saka, meitas uzņēmums, ja mēs tā varam tā teikt. Un es pieļauju, ka mēs saglabāsim arī tās programmas, kuras mums šobrīd ir Preiļos, un arī attīstīsim arī jaunas. Tad mums jau arī jaunas jau sākušās šobrīd ir būvdarbi, komerczinības mēs turpinām. Tā, ka šīs izmaiņas nekādā gadījumā neskars uzņemšanu, uzņemšana notiks. Tie, kas iesāka savas programmas, pabeigs audzēkņi, tā ka šajā gadījumā šīs izmaiņas tikai iet uz labo. Kāpēc vispār šādas pārmaiņas? Jo, ja mana atmiņa nevīļ, pavisam nesen profesionālajām skolām jau bija viena reorganizācija, un likās, ka tā arī pastāvēs, bet daži gadi un atkal kaut kas mainās. Jāsaka, ka pastāvēs, kas pārvērtīsies, un šajā gadījumā droši vien ir tas, ka valstī tendence iet uz to, ka profesionālo tīklu mēs sakārtojam, mēs dodam iespēju nostiprināties atsevišķiem kompetenču centriem, jo tīkls ir diezgan plašs, tad mums šis skaits, gribam vai negribam, mazināsies, jo bērnu skaits ir samazinājies. Varbūt arī es domāju, ka iepriekš veicot šīs reorganizācijas, varbūt tika pieļautas arī kādas kļūdas. Dzīvosim mēs varbūt ne no tām atmiņām, kā bija un varētu būt, bet no realitātes. Bet vai jūs prāt ir pareizi, ka ir šādas reorganizācijas, salīdzinoši īsā laikā? Tad īsti nav varbūt šīs valsts nostādes vienas kopīgas nākotnes redzējuma? Šis ir, te ir jāsaka, tā arī mainās. Tad valdības daudz maz stabilas, mainās ministri, tendences, arī prasības, kas nāk mums no Eiropas. Es pieļauju, ka šis jautājums ir tāds, kas varbūt kādu laiku bija palicis novārtā, un mēs tā pasniedzam sabiedrībā, ka mums ir labāk šajā jomā nekā ir realitāte. Tad būsim godīgi, varbūt tās programmas nesekoja līdzi tam, kas notiek dzīvē, kas ir vajadzīgs, un arī šī tendence nebija saistīta ar tām straujām izmaiņām, kas notiek Eiropā un visā pasaulē. Kā ir mūzikas un mākslas skola? Vai jūs jūtaties šobrīd stabili, vai arī ir tā, ka no dažādiem šiem valsts nostādījumiem un kad mainās ministri, jums arī mainās šī situācija un domājat, kā jādzīvo tālāk? Vai tomēr mūzikas un mākslas skolas sfērā viss ir stabili?
Sākot ar krīzes gadiem, nekas nav stabils. Tas pats, kas arī profesionāli tehniskajās, mums arī sākumā bija ļoti finansējums. Es atceros, ka tas bija 8. vai 9. gads augusts, pat 40% uzreiz. Ko tas nozīmē, kad vajadzēja pat laist pedagogus uz savu rēķinu. Bet, pateicoties mūsu novada domei, deputātiem, mēs Preiļu mūzikas mākslas skolā to krīzi kaut kā vieglāk tomēr. Jo daudz līdzekļu piešķīra programmu realizēšanai arī novada dome. Ja, piemēram, pirms krīzes bija valsts finansējums mūsu mūzikas skolā kaut kur 75% un 25% tikai pašvaldība, un tas tagad pilnīgi ir nolīdzinājums. Pat pašvaldība vairāk, ja pareikna saimnieciskos izdevumus, pašvaldība vairāk, būtībā tagad ir 50 uz 50, saprotiet. Bet pateicoties domē, un mēs pat atvērām pirms 2 gadiem jaunu programmu, vokālā musika kora klasi, jo audzēkņiem, mūsu novada bērniem un apkārtējiem novadiem jādod iespēja nodarboties un daudzveidīgāk. Un tāpēc mums ir arī pūtē orķestris, mums ir akordeonistu orķestris. Tagad veidosim kori, lai bērni kolektīvā muzicēšanā viņi drošāk jūtas. Viņi var sevi vairāk izteikt un viņi vairāk viens otru un atmosfēra pēc tam cita. Tā tad attīstaties, tā ir pozitīva ziņa. Jā, jo 1. septembrī mums bija vislielākais audzēkņu skaits skolas pastāvēšanas vēsturē. 227. Tagad, kādi 3 ir atkrituši tomēr dzīve. Jautājums Zagorska kungam, kā ir ar pārējām izglītības iestādēm? Vai tās no nākamā 1. septembra būs? Un nebūs nekādi reorganizācijas procesi? Jāsaka tā, ka mums izglītības iestādes ir visas saglabājušās un perspektīvā, varbūt mums ir laukos ir kāda skola, kur ir mazs audzēkņu skaits, bet mēs pagājuši gadu izpētījām ļoti rūpīgu situāciju un tomēr secinājums ir tāds, ka pat arī nelielas skolas aizslēgšana tas nedod nekādu ne ekonomiju, ne pozitīvu rezultātu, varbūt radītu problēmas gan bērniem, gan arī vecākiem, un arī liekus izdevumus savstarpējos norēķinos. Tā kā mēs esam saglabājuši visas izglītības iestādes, arī perspektīvā tuvākajā laikā neplānojam neko mainīt. Ja? Un pat jāsaka, taisni otrādi ir lieli līdzekļi tiek ieguldīti no projektiem un šobrīd tiek realizēts 4 mūsu pilsētas izglītības iestādēs. Tā ir Preiļu valsts gimnāzija, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola un pirmskolas iestāde Pasaciņa. ERAF projekts, tad tā summa, tā kā bija iesākumos Latos, es varu pateikt, Latos tie ir 2,2 miljoni. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šajās iestādēs šobrīd notiek diezgan nopietni rekonstrukcijas darbu, tātad siltumu mezgli tiek mainīti, tātad apkures sistēmas, jumti, telpu kapitālie remonti un praktiski šie visi darbi ir jāpabeidz uz 1. septembri. Te ir jāsaka paldies par izpratni gan šo iestāžu kolektīviem, gan audzēkņiem, gan vecākiem, jo, protams, ir daudz tādu problēmu, kas saistās, ka vienlaicīgi mācību process norisinās un šeit ir rekonstrukcijas darbi, bet tas būs jūtams uz 1. septembri. Šīs iestādes izskatīsies pavisam savādāk un arī būs jūtami arī ekonomijā, līdzekļu patēriņā, apkurē un arī citās saimnieciskos izdevumus. Tā kā šeit mēs rūpīgi strādājam. Neaizmirstam arī materiālo bāzi nodrošināt. Arī šogad budžetā ir pašvaldība plānojusi inventāru iegādi pēc skolu pieprasījumiem. Ja gadās arī kāds nopietnāks jautājums, arī lauku skolas, tā kā Salas pamatskolā plānojas jumta remonts, tad viss notiek, strādājam. Tas ir pozitīvi, ka tiek ieguldīti šie līdzekļi gan no pašvaldības, gan arī Eiropas nauda apgūta, bet cik man zināms, Izglītības un zinātnes ministrijas šī nostādne, ka tieši lauku skolās ir jāsaglabā pirmās 6 klases. Vai nebūs tā, ka veiks remontdarbus attīstību un tomēr
ministrija redz, ka tur jābūt tikai 1. 6 klasēm, vai tomēr jūsu bērnu skaits ir tik pietiekošs, lai tiešām saglabātu arī pirmās 9? Esošā finansēšanas sistēma nauda seko skolēns. Arī nesen piedalījos darba grupā ministrijā ar OECD pētniekiem par šo jautājumu. Loģiski tā ir izdevīga tikai lielām pilsētām. Mūsu pašvaldība ir izstrādāta kārtība, lai mēs minimāli finansējums naudas seko skolēnam līdz pašvaldībai, lai mēs nodrošinātu vismaz minimāli programmu īstenošanu. Te ir daudz jādara ministrijai, jo, kā es jau teicu, ja lielās pilsētas par šo sistēmu ir gandarītas un priecājas, lauku reģioniem, tad šis atalgojums rezultātā skolotājiem sanāk daudz mazāks nekā lielajās pilsētās. Un te es varu teikt arī tīri nopietni, ka, manuprāt, tā praktiski ir diskriminācija, kad pedagogs ar vienādu izglītību un praktiski vienādu darbu tad saņem daudz mazāku atalgojumu, jo nav ne skolotājs vainīgs, ne bērns, ka viņš ir piedzimis lauku reģionā, bet nevis galvaspilsētā. Viņam ir tiesības uz kvalitatīvu izglītību un arī pedagogam uz tikpat labu atmaksātu darbu. Te ir problēma, kurai tuvākā laikā ministrijai ir jāatrisina, un es zinu, ka līdz 15. gada 1. septembrim jābūt jau jaunai sistēmai. Kā tā izskatīsies, grūti pateikt, bet cerēsim, ka būs labāk. Tas ir par šo atalgojumu. Jā, pamatā par atalgojumu, jo tas skar daudzas lietas, jo šobrīd arī pašvaldība iegulda daudz, tā kā Lucāna kungs teica, arī mūzikas un mākslas skolā finansē daudzas lietas, arī vispār izglītojošās skolās mēs pašvaldība dodot savu artavu, lai saglabātos un attīstītos. Tad izglītības iestādes arī laukos. Un kā ir ar šo te skolēnu skaitu? Skolēnu skaits samazinās, jā. Tātad, ja sākuma skolas klasēs šis skaits vēl nav tik traģisks, tad man jāskautoja tas piemērs, ka mums lielākā pamatskola ir Preļu 1. pamatskola, šobrīd 467 audzēkņi. Mēs varam salīdzināt, ka pirms gadiem 6-7 tas skaits bija pie 1000. Tad, tas krituma procents ir praktiski tāds kā visā valstī. Ja mēs paskatāmies demografisko karti, tad mēs redzam, ka šis pieaugums ir tikai Pierīgas reģionā. Paši saprotam, kāpēc tas tad ir. Tad tā ir kopējā problēma. Es domāju, ka te ir jāsaka tas, ka skolotājs nav vainīgs par demografisko šo bedri, kas izveidojas valstī, un tikai mazināt un pārmest skolotājiem, ka redziet, skolēnu skaits samazinās, jums jāsaņem mazāk alga, tas nav ne loģiski, ne arī godīgi. Jā, bet līdz ar to izglītības pārvaldē un pašvaldībai tad nākas risināt šīs sekas, jo ministrija jau nekad nepasaka, ka likvidēsim tās un tās skolas. Principā pašvaldība un izglītības pārvalde ir tādās kā sprukās, kad ir jāpieņem šīs nepatīkamais lēmums, jo fakts paliek fakts. Jā, jo tad, kad sākās krīzes situācija, mēs arī bijām spiesti vienu skolu slēgt, jo piesošās sistēmas, praktiski īpaši pirmajos krīzes gados tas nebija risināms. Bet es domāju, ka mēs daudzās lietās risinām to, ko varbūt valsts līmenī kaut kas ir nesakārtos. Tās sekas mums ir jānovērš, jo mēs esam vistuvāk iedzīvotājiem un tiem, kuru tas skar. Bet tātad no 1. septembra tad reorganizācija būs vien šai arotskolai, bet principā tad nekas īpaši nemainīsies, tikai tas, ka tā būs kā filiāle. Būs skaistāk šilti pie skolas. Varbūt arī diploms būs patīkamāks. Protams, jā, būs diploms ar nosaukumu Rīgas. Jums ir tāds interesants projekts, kas ir ieviests 2 skolās un kopā ar Latvijas universitāti. Tas mērķis šķiet ļoti, ļoti interesants un tāds pat inovatīvs uzlabot šo te skolas vidi. Gan, lai būtu interesantāk un patīkamāk strādāt skolēniem, gan skolotājiem. Pastāstiet vairāk par šo projektu, kā tad jūs to īsti darāt? Jāsaka tā, ka projekts ir diezgan tāds komplekss un nosaukums ir tāds sarežģīts, kā atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide. Bet vienkāršākiem vārdiem, cilvēcīgākiem. Cilvēcīgāk jāsaka tā, ka šis te projekts satur daudzus virzienus, kur tiek iesaistīti gan pašvaldības sociālie dienesti, gan citi speciālisti, gan izglītības iestāde. Tas, kas attiecas uz izglītības iestādēm, šim projektam ir 3 sadaļas. Projekts jau sākās 2011. gadā, un lai vienkāršākiem, kā jūs teicāt, vārdiem pastāstīt, kas ir mainījies šajās skolās, mums ir iesaistījušies šajā projektā Preļu vakarā maiņu neklātienes vidusskola un Pelēšu pamatskola.
Būtiskākais, kas ir mainījies, tad tie ir skolā 3 virzieni, kas tiek īstenoti. Tad sākotnēji bija pedagogiem apmācība ar mērķi, lai mēs ieviešam šo te jauno sistēmu. Sistēma tā arī saucās atbalsts pozitīvai uzvedībai, jeb APU. Sāksim varbūt vienkāršu piemēru. Ja mēs skolā zinām noteikumus, kādi ir, tad daudz brīdi skolā noteikumi ir kādā veidā rakstīti. Nedrīkst to darīt, nedrīkst to. Bērni apjūg, bet rezultāts ir tāds, ka viņi pat bieži vien nezina, kā ir darīt pareizi. Šeit ir viena sadaļa tā, ka skolā tiek izstrādāti ar pozitīvu virzību noteikumi, visi tos ievēro, ir vienāda attieksme pret varbūt kādiem pārkāpumiem, skolā ir varbūt tāds sacensības gars, un bērniem varbūt arī klasē vairāk parādās pozitīva rakstura uzmundrinājumi, jo nav noslēpums, ja mēs paskatāmies parastā skolā, varbūt kāds vecāks šodien ir saņēmis savam bērnam kādu piezīmi, tad mēs redzam, ka tur vairāk raksta runā pretī skolotājiem, neklausās stundā, un pozitīvo skolotāju raksta ļoti maz. Viņi uzskata, ka pozitīva uzvedība tā ir pati par sevi saprotama lieta, ka tā tam jābūt. Šis projekts akcentē uz to, ka mums šis pozitīvais bērns ir jāpamana un jāuzsver. Tātad šeit arī bija pētījums Taisnu Pelēču pamatskolā, kā tad jūtās, jo šeit iesaistīti visi skolas darbinieki, ne tikai pedagogi, arī vecāki tiek iesaistīti, un rezultāts ir tas, ka visi pēc projekta īstenošanas rezultātā ir apmierināti, kļuvuši draudzīgāki, arī savstarpējās attiecības, arī nodarbības, tā ka tikai pozitīvi rezultāti ir šim te projektam. Ļoti gribētos valstiskā līmenī, lai tā jau būtu noteikta tendence un mēs varētu strādāt ne projekta virzienā, bet pilnīgi visās skolās to varētu ieviest, jo rezultāti ir acīm redzami. Pucāna kungs, kā ir jūsu izglītības iestādē, vai pedagogi pamana šo te pozitīvo un par to arī ziņo vecākiem bērnu? Vai jūs šīs tendences, kas ir ieviestas projekta ietvaros, redzat, ka vajadzētu izmēģināt izmantot arī jūsu skolā? Es jums teikšu, ka mēs, man liekas, jau nemanot tās pozitīvās, jo muzicējot un mākslā mūsu pedagogi jau, es domāju, mēs katru stundu to labāko pasvītram. Ja bērnam izdodas nospēlēt, vai tehniski, vai māksliniekiem kaut kāds, jo tikai ar pozitīvo var. Un ziniet, kad mūsu skolā atmosfēra tā ir pavisam, ja jūs ieiesiet mūsu skolā, tur nav vispār nekādu gandrīz trokšņu, visi staigā kā pelītis, jo visos kabinetos notiek muzicēšanā un pārsvarā skan tāda muzikālā atmosfēra. Laikam tas ir tāpēc, ja vispār izglītojošajā skolā tas ir katram kā pienākums, kad ir jāiet un jāmācās, un varbūt tas nereti nepatīk, tad mūzikas un mākslas skola tad jau bērni šeit nāk ar šo te patiku. Jo mūsu skola nav obligāta. Tieši tā. Mums ir izvēles, un daudzi nāk, es teikšu, ļoti labprāt. Tad šobrīd ir bērniem šī vēlme apgūt šo mūzikas, zināšanas, mākslas, jo tomēr daudz ir dažādu citu šo vilinājumu, kā varētu atpūsties, piemēram, dators. Mēs to zinām, ka datoriem visi ir aizraušies, bet mūsu skola, mēs to audzēkni kaut kā attālinām. Mēs neesam pretīm datoriem, bet tas ir robežas, jāzina. Un mūzika un māksla ir ļoti labs līdzeklis, lai varētu to balansu, tādu līdzsvaru ieturēt. Jo ne par velti, piemēram, Somija, Japāna, tur ļoti lielu uzmanību velta mūzikā un mākslā, vispārītošās skolās. Veido korus, orķestrus, un tur brīnuma lietas notiek, kuru mēs atkal mūsu vispārītošās skolās. Tas kaut kur sāk pazust. Un es domāju, ka tur vajadzētu izglītības ministriju kopā ar kultūras ministriju domāt, kā atkal atbūt, jo mūs visur sauc, ka mēs esam dziedošā tauta, bet nē, mēs būsim dejotāja tauta. Tieši tā, jo deju kopu ir krietni vairāk nekā koru. Protams. 15 gadu laikā es paskaitīju, kad bija pirms 15 gadiem
Dziesmu svētkos bija kaut ko pie 600 korušu. Pagājuši gadu bija tikai 280 jau to koru. Toties pirms 15 gadiem bija 300 devu kolektīvu, tā kaut ko 670, saprotiet. Kaut kas, te jādabū līdzsvars mums. Šis gads jums ir jubilējies, mūzikas skolā ir 50 gadi. Kā svinēsiet, kā gatavojaties šim notikumam? Pasākums jums ir 26. aprīlī. Mēs jau sākām, mums jau 28. februāri bija jaunāko klašu koncerts, kas veltīts jubilējai. Tagad 28. martā mūs muzicējas vecākās klašu audzēkņi. 11. aprīlī mums būs absolventu. Un tad būs noslēdzošais 26. Un visus absolventus, visus, kas ir saistīti bijuši ar mūzikas skolu vai mākslas, lai brauc pie mums ciemos. Zagorska kungs, kā jūs redzat šo te mūzikas un mākslas skolu? Cik tā liela nozīme ir Preiļu novadas kultūras attīstībai un arī bērnu izglītošanai? Es domāju, ka nozīme jau parādās tajā aspektā, kā teica Vucāna kungs, ka šogad audzēkņu skaits ir, salīdzinot ar citiem gadiem, ir palielinājis. Pirmkārt, tā ir interese, un ja ir interese, tad tas nozīmē, ka ir skolā kvalitāte. Un otra lieta, ko es gribētu teikt, ka ja audzēkņi nodarbojas ar šīm mākslas lietām, mūzika īpaši, tad viņiem arī labāki rezultāti ir citos vispār izglītojušos priekšmetos. Šīs lietas ir saistītas. Jāsaka, mēs labi sadarbojamies ar Albertu kungu arī. Jebkuri pasākumi, kad mums norisinās, mēs aicinām jaunos māksliniekus, lai viņi ir nāk uz skatuves un parāda sevi. Un te mums domas sakrīt, ka, lai parādītu savu talantu, vajag uzstāties. Un tad arī tie bērni, varbūt, kas kaut kur nepiedalās, tikai cer un grib, arī iesaistīsies. Un es domāju, ka kopējā sadarbība arī tie rezultāti būs gan vieniem, gan otriem daudz labāki. Tā ka skolas nozīme mūsu novadā, un ne tikai, es domāju, pat plašākā mērā ir ļoti, ļoti svarīga. Tātad visi absolventi 26. aprīlī var doties. Jā. Un arī visi tie, kas grib klausīties koncertu. Protams. Un tāpēc arī pasākums būs kultūras normāli, lai visi varbūt ierastos. Paldies, kungi, par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos!